to Grīnberga metode tiešām pārsteidzoši viegli tiek galā. Nervu sistēmas līdzsvara atgūšanai un tās pārvaldīšanai, trauksmes, panikas lēkmes, veģetatīvā distonija. Šis ir tas, ar ko man mega vienkārši un viegli strādāt, bet vēl ir fiziska problēma izstrādāšana, kroniskas sāpes plecos, krustos, mēnešreižu sāpes, migrēnas. Ik pa laikam strādāju arī ar neauglības problēmām. Ar atgūšanos pēc traumām, pēc insulta ļoti skaisti var izstrādāt caur Grīnberga metodi. Tomēr, laikam, tāda lielākā jēga, kur tiešām jau dažās sesijās cilvēks var pieredzēt tiešām transformācijas, manā pieredzē ir mentāli emocionālās problēmas, kas izpaužās lielākoties trauksmē, te pašās panikas lēkmēs, te pašā veģetatīvā distonija. Cilvēkiem visbiežāk ir tā sajūta, ka tas tā kā ir nesaprotami, tas ar mani notiek. Tas rada trauksmi, un šī trauksme vēl jau vairāk ietekmē to, kā tā panikas lēkme vēl intensīvāk var nākamajā reizē parādīties. Tagad tas aiziet tādā ciklā. Un tas kā Grīnberga metode ar šo strādāju, tajā procesā tiek iesaistīts ķermenis un ķermeņa apzināšanās un elpas pārvaldīšana. Kā man sens pirmais improvizācijas un tādas ķermeniskās apzinātības pasniedzējs Sergejs Ustrenko teica, it kā tas ir austrumu gudro teiciens, ka elpa ir stibiņa pūķa pārvaldīšanai. Un simboliski, tas, kā es to redzu vismaz šai darbā, ka elpa ir stibiņa savu nervu sistēmas pārvaldīšanai. Tad, kad mēs apzināmies, kad mēs aizturam elpu, kā mēs viņu aizturam, kā tas ir, kad mēs elpojam brīvi, cik plaši mēs īstenībā varam elpot, tas atkal mūs no tā maziņā, nevarīgā, sabijušās cilvēka var atgriezt tajā, ka mēs esam sazemēti, ka mēs esam stabili, ka mēs ticam sev un no šī tad rīkojamies tālāk. Jā, un šī ķermeņa apzināšanās ir vienkārši neatņemama sastāvdaļa tam, lai šis darbs ar šīm it kā nepārvaldāmām problēmām, ka viņš kļūst ļoti pārvaldāms. Jo tad, kad es saprotu, kā es ķermenī turu to trauksmi, tad, kad es apzinos, kā es viņu savācu un turu, tad es arī apzināti viņu varu atlaist.